Es gribu liecināt par to, kā Jēzus apliecināja savu mīlestību uz mani. Es kalpoju ar aizlūgšanām kādām sievietēm un arī kādai sievietei un tikai pāris reizes. Un mēs bijām tikai paziņas vai tādās kalpošanas attiecībās, tikai pazīstamas. Un kādu reizi šī sieviete atnesa un man dāvināja gredzenu. Un šis gredzens bija ļoti skaists un man ļoti patika un tieši derēja. Un es biju ļoti pateicīga un, protams, arī pārsteigta par tādu dāvanu. Un šo gredzenu valkāju jau kādu laiku, un tad man bija interese papētīt to gredzenu tuvāk. Un jā, es aizmirstu pateikt, ka šī sieviete teica, ka Jēzus viņai teica, kad lai dāvina šo gredzenu man. Un tad es šo gredzenu papētīju tuvāk un apskatījos internetā, tur bija provas un skatījos, un tad es biju tik ļoti pārsteigta par šī gredzena vērtību. Tas bija vairākus tūkstošus vērts gredzens, un tādā mirklī man vēl pat tagad aizkustinājumā grib aizlūst balss, jā, ka Dievs tik ļoti vērtīgu dāvanu man dāvināja, tādā veidā savu mīlestību apliecinot. Varbūt kādam tas nenozīmētu neko, bet tā kā dāvanas ir viena no manām mīlestības valodām, tas man ļoti nozīmēja daudz, ka man tik ļoti tas aizgāja līdz tādiem sirds dziļumiem, cik ļoti man Dievs mīl. Cik ļoti Dievs mani mīl, cik ļoti viņam esmu vērtīga, ka kādu cilvēku svešu burtiski man uzrunā un dāvina man tik vērtīgu dāvanu, un arī par to, ka šis cilvēks paklausa, un šo gredzenu nēsāju kā tādu savus derības ar Dievu, derības ar Jēzu, apliecinājumu, ka es esmu viņa mīļotā līga un viņš ir mans mīļotais. Mīļais kungs Jēzu, tu, kas esi sirds pazinējis, kas mani pazīst labāk nekā jebkurš cits, es pateicos tev, ka tu rūpējies par to, lai tava mīlestība man kļūtu arvien atklātāk, ka es to arvien vairāk varētu satvert un tai noticēt, kungs. Paldies, ka tu neslēpies, ka tu neesi slepenais pielūdzējs, kurš neļauj sevi saskatīt, bet ka tu man atklājies caur tavu vārdu, caur tiem mirkļiem, kuros tu īpaši pieskaries manai dzīvei, kungs, manai sirdī, manai ikdienai, un arī caur tādiem pavisam īpašiem brīžiem, kas ir manas dzīves pagrieziena punkti, kuros tu pienāc tuvu klāt, kuros tu ļauj tavai mīlestībai nolīt pār mani, kungs. Paldies par tavu dedzīgo sirdi uz mani, kungs. Paldies, ka neviena dāvana tev nav par dārgu, un pašu dārgāko, kas tev bija, tava dzīvība, tu atdevi manas dēļ. Paldies tev, kungs, ka tu man pieskaries arī caur cilvēkiem un caur viņu mīlestības apliecinājumiem, kungs, kuros tu atspīdi, kuros atspīd tava nodošanās, tava pārplūstošā sirds. Dod, kungs, ka mana sirds kļūst arvien mīkstāka, ka es varu tavā mīlestībā patiešām iegrimt, ļaut tai man pieskarties, kungs. Dod, ka es nepretotos tai un nemēģinātu sevi pārliecināt, ka neesmu tās cienīga, kaut arī tā patiešām ir, bet ļautu tai tiešām mani pārmainīt, kungs, pārmainīt tavā līdzībā, ka arī no manas dzīves var plūst tālāk, kungs, šīs mīlestības strauma, jo mani pārveidojot, ļauj arī manai dzīvei, kungs, atspīdēt un izstarot tavas mīlestības gaismu. Paldies tev, mīļais Jēzu, mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds,
lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Lai mūs svētī un mūs pasargā visvarenais Dievs Tēvs, Dēls un Svētais Gars. Āmen. Aicinu piedalīties audio liecību projektā Mīlestības ceļš liecībās arī tevi. Ieraksti balsziņās savu stāstu, kā Dievs sevi ir tev atklājis, ko viņš ir darījis un kā Jēzus ir tev palīdzējis, uzmundrinot, samīļojot, dziedinot, stiprinot. Esi daļa no dzīvā evaņģēlija pasaulē un ieraksti savu audio liecību telefonā, izmantojot balss ieraksta aplikāciju un nosūti to uz e-pastu liecības@gertrude.lv.